Mēs ejam tālāk un došu vārdu Ilvai Milzarājai, Nacionālo elektronisko plašsaziņas pārstrīpojumu līdzekļu lietojumu mediju padomes loceklei. Proti par kādu interesantu pētījumu, ko tad klausītāji un skatītāji domā par... Milzīgs paldies gan par jautājumiem. Es ļoti gribētu savu šīs mazās uzstāšanās epizodi sākt ar varbūt papildinājumu tam, ko tad mēs saprotam ar celt prestižu. Es gribētu izteikt savu tādu personisko sajūtu. Manuprāt, mums visiem vajadzētu panākt to, ka latviešu valoda un latviešu valodas kvalitāte kļūst par ikdienas vajadzību, kļūst par prioritāti, vismaz vienu no prioritātēm. Un vismaz mēdījiem valodas kvalitātes kopšana ir ikdienas vajadzība, kļūst par tādu kā rutīnu. Tā ir nepieciešamība. Tā kā mums ir vajadzība pēc svaiga gaisa, pēc laba ūdens, pēc sportiskām nodarbībām, tieši tāda vajadzība mums ikdienā kļūst par attiecībā pret valodas kopšanu. Tā ir tāda mana īsā tāda emocionālā sajūta varbūt par šo prestižu celšanu. Bet jā, mazliet precizējot Artūru, šis nav Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes veikts pētījums. Šis ir pēc mūsu pasūtinājuma Latvijas faktu veikts pētījums, kvantitatīvais pētījums, latviešu valodas lietojums un kvalitāte elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un interneta vietnēs. Lūk, īsi par respondentiem 1004 respondenti no visas Latvijas, vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kuri atbilst kritērijiem lieto, patērē mediju saturu latviešu valodā. Kādi tad īsumā ir secinājumi? Vērtējot televīzijas programmu valodas kvalitāti, cik tā literāri un gramatiski pareiza, mēs redzam, ka 41% aptaujāto izcēlis Latvijas televīzijas pirmo programmu. Latvijas televīzijas 7, LTV 7, ir izpelnījusies trešdaļas aptaujas dalībnieku atzinību. 26% ar teicami un labi ir novērtējuši TV3 veidoto saturu un satura valodu. Tālāk mēs redzam seko TV24 un RTV. Jāsaka, ka šīs ir 5 augstāk novērtētās televīzijas programmas no 10 piedāvātajām. Un šajā listē vēl bija 360 TV, STV1, TV4, 8 TV un TV3 Live. Līdzīgi, vērtējot radioprogrammas, aptaujas dalībnieki no 10 piedāvātajām programmām visaugstāk ir novērtējuši Latvijas radio pirmo programmu, 37% aptaujāto devuši tai teisamu un labu novērtējumu. Latvijas radio 2, kā redzam, ir izcēluši 28% aptaujāto, tam tad seko radio Skonto 26%, Latvijas radio 3 klasika 21%, radio SVH 20%. Piebildīšu, ka šajā listē atlikušās 5 programmas ir Latvijas radio 6, Eiropas hitu radio, Radio Tev, Latvijas radio 5 un Star FM. Te es uzmetīšu tādu mazu tiltiņu, Sandra, uz tavu tematu. Ja? Šeit redzam, kā satura lietotāji ir vērtējuši konkrētu interneta vietņu valodu, atbildot uz jautājumu, vai jūsuprāt latviešu valoda interneta vietnēs ir literāri un gramatiski pareiza. Mēs redzam, ka sabiedrisko mediju vienoto platformu LSM LV atzinīgi novērtējuši 28% aptaujāto, mazāk par trešdaļu aptaujāto. Otrā populārākā vietne Latvijā Delfi LV šajā aptaujā labu vērtējumu ir saņēmusi no nepilnas piekdaļas aptaujāto. Tālāk jau zemāk mēs redzam nāk TVNet 15%, Apollo LV 14%, Inbox LV, LA, Jauns LV un TV3 LV ar 10%. Kas tad īsti nav paticis skatītājiem, klausītājiem, lasītājiem? Lūk, ir dažas no parādībām, ko kā negatīvas un bieži sastopamas mediju saturā min aptaujas dalībnieki. Un lūk, 46% aptaujāto bieži ir saskārušies ar anglismiem.
Un te jāpiebilst, ka salīdzinoši nesen mēs runājām par ļoti tādu izplatītu rusismu parādību valodā. Šajā aptaujā parādās, ka tikai 20% aptaujas dalībnieku šo atzīmē kā tādu izplatītu parādību. Liekvārdību ir novērojuši 36%, un norādot, ka šī liekvārdība ir īpaši vērojama diskusiju raidījumos, dažādās debatēs, kļūdas subtitros, kuras jau mēs pieminējām, kā bieži parādību min 30%, aptaujā to visvairāk to ir novērojuši filmās, seriālos un, protams, ziņu raidījumu titros. Gandrīz tikpat daudz aptaujāto, mēs redzam, 11% saka daudz par daudz svešvārdu mediju saturā. Un ielas valodu vai žargonu ir atzīmējuši 26% aptaujas dalībnieku, norādot, ka tas visbiežāk ir izplatīts sarunu raidījumos, diskusijās, arī dažādos izklaides šovos, izklaides raidījumos. Ejot jau tālāk. Aptaujas dalībnieki ir aicināti piekrist vai nepiekrist kādam no šeit redzamajiem apgalvojumiem. Viens no apgalvojumiem: es pamanu kļūdas latviešu valodas lietojumā medijos, un man tas nepatīk. Šim apgalvojumam piekrīt un saka jā vai drīzāk jā 47% aptaujas dalībnieku. Tā ir gandrīz puse aptaujas dalībnieku. Nedaudz mazāk 46% aptaujāto piekrīt vai liecas piekrist tam, ka ir svarīgi izskaust svešvārdus, neveiklus tulkojumus un nepareizas teikumu konstrukcijas mediju saturā. Un šeit es varu piebilst, ka šim izteikumam biežāk piekrita vai liecās piekrist gados vecākie respondenti virs 55 gadiem. 37% aptaujāto atzīst, ka viņus ļoti satrauc latviešu valodas kvalitāte medijos. Nākamie divi apgalvojumi ir tādi varbūt īpašas uzmanības vērti, jo viens no apgalvojumiem: valodas kļūdas ir pieļaujamas interneta vietnē, bet ne televīzijā un radio. Jā, un drīzāk jā, saka 28% aptaujāto, bet 40% aptaujāto šim apgalvojumam nepiekrīt vai liecas nepiekrist. Un kas ir ļoti interesanti, neparasti, ka jo gados jaunāki respondenti, jo biežāk šis apgalvojums tika noraidīts. Ne tā, ka vienalga, jo jaunāki, jo vairāk nepiekrīt tam. Lūk. Un mediju valodas kvalitāte neietekmē manu uzticēšanos tam. Šim apgalvojumam piekrīt 36% respondentu, vairākums gados vecāki respondenti, un, kas arī interesanti, vīrieši. Bet tikpat daudz, gandrīz tikpat daudz, 35% šim apgalvojumam nepiekrīt vai liecas nepiekrist. Lūk. Te es piebildīšu, ka šis bija tāds ļoti īss ieskats galvenajos secinājumos, un pilnā apjomā šis kvantitatīvais pētījums ir atrodams NEBLP mājaslapā sadaļā pētījumi. Diezgan skaidrs, ka mums bija svarīgi uzzināt, ko tad paši mediji domā par savu valodu, pašu radītajā saturā. Un tā bija mana iniciatīva, vietnē Visi dati. Mēs izveidojām ar kolēģiem kopā tādu īsu aptauju un aicinājām elektroniskos plašsaziņas līdzekļus atbildēt uz dažiem jautājumiem. Jāteic, ka atsaucās 30, tie pavisam noteikti nav visi elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, bet gods kam gods, lielākie satura veidotāji un tie mediji, kuri veido saturu, dažādas diskusijas un tā tālāk, tie šajā aptaujā piedalījās. Ko tad mēs noskaidrojām? Apgalvojumam latviešu valodas kvalitāte ir svarīga satura radīšanā un izplatīšanā. Redzam, ka piekrīt, un drīzāk piekrīt pārliecinošais vairākums, 97% šīs te aptaujas dalībnieku. Ja? Līdzās apgalvojumam, ka informācijas izplatīšanas ātrums ir svarīgāks par valodas kvalitāti,
Piekrīt vai sliecas piekrist 23% mediju, bet nepiekrīt, vai drīzāk nepiekrīt 70%, un tas ir 21 medijas. Ja. Gribētu teikt, ka tas nav maz. Ja. Tālāk, ja aicinātu novērtēt sava mēdīja valodas kvalitāti runā, mēs redzam, ka 64,3% 20 mēdīju savu sniegumu vērtē kā izcilu un labu. Redzam, ka tikpat labi rezultāti ir arī rakstos. Savu tītru, subtītru un citas rakstītās informācijas uz ekrāna kvalitāti ar labi un izcili novērtējuši gandrīz 70% elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri piedalījās šajā aptaujā. Atbildot uz jautājumu, kas būtu jādara, lai latviešu valodas kvalitāti uzlabotu, regulāras valodas lietošanas prasmju pārbaudes un vērtēšanu satura veidotājiem atbalstītu un drīzāk atbalstītu 40%, bet tomēr vairāk nekā pusi aptaujas dalībnieku, tie ir 53%, 16 mēdīju, saka nē, vai drīzāk nē. Ja. Ierosinājumu ieviest speciālu amata vietu medijos valodas korektoru atbalstītu vai drīzāk atbalstītu tad 47% mediju, bet nē vai drīzāk nē, saka puse aptaujas dalībnieku. Ja. Par to diskutēsim otrajā pusē. Jā, vairāk nekā puse aptaujas dalībnieku, kā redzam, 54%, un tie ir 16 mēdīji, ir pārliecināti par pašu spējām nodrošināt valodas kvalitāti un paļauties uz pašu satura veidotāju prasmēm un zināšanām. Regulāras mācības vai kursus satura veidotājiem redzam, ka atbalstītu vai drīzāk atbalstītu ļoti liels skaits, 71% aptaujas dalībnieku. Tas īsumā par aptauju un par pētījumu. Esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Paldies. Vai kaut kādi secinājumi ir izdarīti pēc šī pētījuma? Pirms runāt par secinājumiem, es gribu vērst uzmanību uz diviem būtiskiem, es tomēr domāju, aspektiem, uz kuriem vērs uzmanību Latvijas faktu pētnieki. Pirmkārt, mēs, kā skatītāji, visvairāk kļūdas pamanām tajā saturā un tajos mēdījos, ko mēs visvairāk patērējam. Tā ir viena lieta, ko mēs neskatāmies un neklausāmies, par to kļūdām mums viedokļi nav. Ja? Vai mēs tās nesaskatām? Otra lieta. Vienkārši arī skatoties, pieņemsim par Latvijas radio dažādām programmām, pieņemsim Trīnieks, noteikti pēc reitingiem nav pati augstākā radiostacija, toties šeit viņi ir ļoti augstu. Un es domāju, ka Dite apstiprinās to, ka valodas kvalitāte tur ir ļoti augsta visiem raidījumu vadītājiem. Ja. Un vēl viena lieta, uz ko būtu vērts vērst uzmanību, mēs kā skatītāji, mēs tos savus televīzijas un radio cilvēkus un personības, mēs viņus ļoti iemīlam. Un ļoti, ļoti daudz ko piedodam, tā skaitā arī kļūdas. Tie īsti ātrie secinājumi. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu. Paldies par tik ātru iepazīstināšanu ar diviem milzīgiem pētījumiem. Man ir jautājums par pirmo pētījumu. Vai jūs ticat un uzticaties tam? Jūs pat nepiedalījāties? Es pati nepiedalījos, nē, tas ir mūsu pasūtināts pētījums Latvijas faktiem. Jāteic, kā ir, mēs visi savā ziņā esam spiesti vai īsti alternatīvas nav speciālisti veikt šos pētījumus, un mēs jebkādus secinājumus vai jēgpilnas darbības, protams, tālāk jau balstām uz šiem pētījumiem un secinājumiem. Jā. Paldies, bet tālāk es jautāšu, un droši vien Anda Roškalne man vairāk vai mazāk piekritīs. Jautājums ir par to, ka es mēģināju iepazīties ar šo milzīgo pētījumu, kas prasīja milzīgus līdzekļus. Un pirmais jautājums ir par literāru un gramatiski pareizu valodu 1000 un tā tālāk cilvēkiem, kuri nav ne eksperti,
kuri ir ar ļoti dažādu izglītību, varbūt bez izglītības. Sakiet, lūdzu, kā ir iespējams jautāt šiem cilvēkiem, novērtēt gramatiski un literāri, it īpaši pareizu valodu, ja pat valodnieki strīdās. Paldies. Un tad, kad es izlasīju šo pirmo jautājumu, tad es nevarēju uzticēties visam pārējiem. Es negribu sagraut šo pētījumu, bet es izsaku savu subjektīvu attieksmi. Ja jūs man piekrītat, jums nav jāpiekrīt, protams. Paldies. Ja es drīkstu ātri atbildēt, es jums pilnībā piekrītu. Un tas ir iemesls, kāpēc, gatavojot nākamo pētījumu, mums jau faktiski jaunais pētījums ir tādā latviski nepareizi izsakoties starta pozīcijā. Ja? Mēs raugāmies, kā šo pētījumu, kā iegūt rezultātus, kas būtu jēgpilnāki, kas būtu pamatotāki, ar kuriem patiešām mēs kaut ko varam darīt. Ja, reāli rīkoties, jo šis pilnīgi piekrītu, jā, šis aspekts ir ļoti nopietns, jo mēs nezinām, cik latviešu valoda aktīva, aktuāla un pareiza ir sabiedrībā, kura izteica savu viedokli šajā pētījumā, protams. Es ceru, ka varat dzirdēt, jā. Paldies, Skaidrīt. Man šķiet, ka tas tavs jautājums, mēs esam uz to ar Skaidrītu oficiāli. Ir vairāk sociāla lingvistisks jautājums, bet tīri no mediju socioloģijas viedokļa tieši tā. Ar katrai metodē ir savas priekšrocības un trūkumi, un šeit mēs redzam tādu vidējo sabiedriskās domas tendenci attiecībā uz valodas kvalitāti, kas visticamāk atspoguļo esošo sajūtu, kas ilgākā laikā ir veidojusies, vairāk vai mazāk kritisku attieksmi pret valodu, ko cilvēki filtrē caur savu pieredzi un saviem uzskatiem, kas ir pieņemama mediju valoda. Bet dziļākās tendences visticamāk tādu ekspertīzes līmeni un pierādāms rezultātus var iegūt ar pilnīgi citām metodēm. Jā, paldies. Es vienīgais, Lasmanas kundzei pateikšu, arī joprojām tas Latvijas Radio 3 piemērs liecina, ka klausītājs spēj objektīvi novērtēt valodas lietošanu. Vismaz Latvijas radio programmās. Jo tas augstais rezultāts tiešām, jo es gribēju jautāt, kāda ir saikne starp konkrētās radiostacijas vai televīzijas popularitāti un principā, jūs jau faktiski atbildēja par to. Jā. Precizēšu, lai vieglāk saprast to tavu domu ir, ka klasiku Radio 3 programmu klausās, tā ir konkrēta mērķa auditorija. Un tā mērķa auditorija arī vērtē, tieši šos raidījumus. Viņi neklausās, piemēram, no rīta raidījumu, kurā tev palūdz to noslaucīt to deguni. Ja? Tā kā viņiem, tā ir atkal tā tieši auditorijai domāts, un tā auditorija arī to novērtē. Un tā novērtē, es gribu teikt, droši vien arī profesionāli. Ja? Es pieļauju arī nemaz, kas neklausās un nemaz nezina, piemēram, par šādas programmas un par šādas programmas, par šīs programmas valodas kvalitāti.